Kā rodas mans mīļākais kapučīno? Kā tas notiek? Kafija aug kalnos, vismaz 1 kilometra augstumā, ekvatora tuvumā, kur cauru gadu ir aptuveni 18 līdz 22 grādu temperatūra. Pārsvarā audzē 2 kafijas šķirnes – arabika un robusta. Robusta aug zemāk, tā ir mazāk prasīga un ar mazāk garšas niansēm, kā arī augstā kofeīna satura dēļ tai mazāk uzbrūk kaitēkļi. Savukārt arabika aug augstāk kalnos un tai garša ir bagātīgāka. Starp citu, kafijas pupiņas nav nekādas pupas. Tas ir auglis jeb ķirsis, kura kauliņš arī ir tā saucamā kafijas pupiņa. Kafijas koks pēc iestādīšanas ražu dod pēc 3 gadiem. Tad, kad kafijas augļi ir nogatavojušies, tos novāc vai no rokām vai tehniku. Parasti ar rokām vāc tur, kur ar tehniku nevar iebraukt, piemēram, stāvās nogāzēs. Starp citu, no viena kafijas koka var iegūt aptuveni 700 gramus kafijas pupiņu. Apskatīšu Brazīlijā populārāko pārstrādes veidu, ko angļu valodā sauc par pulp natural metodi. Pupiņas tiek daļēji nomizotas un šķirotas, atlasot defektīvās, un tad saulē tās tiek žāvētas, aptuveni 2 līdz 4 nedēļas. Lai labāk žūtu, tās ar šāda mocīšu palīdzību tiek apmaisītas. Mitrums nokrītas līdz kādiem 17%. Pēc tam pupiņas tiek žāvētas mehāniskajā žāvētājā, sasniedzot aptuveni 12% mitrumu. Tad pupiņas šķiro un attīra, gan mehāniski, gan ar rokām, atlasot pēc izmēra un kvalitātes. Labākās pupiņas kļūst par specialty kafiju. Tās ir ar garšas niansēm, īpaši augstu kvalitāti un izsakojamību. Pārējās nonāk vai nu vietējā tirgū, vai enerģijas dzērienos, vai arī kļūst par komerciālajām kafijas pupiņām, kur lietotājiem nav pārāk augstas prasības pret kafijas garšu. Pēc tam šādas zaļas pupiņas tiek fasētas un sūtītas uz Eiropu. Latvijā tās nonāk jau pilnos konteineros. Vienā šādā jūras konteinerā ir aptuveni 20 tonnas pupiņu. Grauzdētājs tiek piepildīts ar 120 kg zaļo pupiņu. Katrai šķirnei un gaumei ir savs grauzdēšanas profils. Tādā veidā ir iespējams nodrošināt pēc iespējas nemainīgu kvalitāti. Pupiņas grauzdējas aptuveni 10 minūtes, 180 grādu temperatūrā. Šeit mitrums nokrītas līdz 2%, pupiņām zaudējot ap 20% sava svara. Tad tās tiek izbērtas un pēc iespējas ātri atdzesētas. Tad ar tādu kā sūcēju kafijas pupiņas tiek pārsūktas, atlasot akmeņus, kas ir smagāki par pupiņām, un augļa miziņas, kas ir vieglākas. Tad seko fasēšana un pakošana, kā arī etiķešu līmēšana. Katra partija iziet ļoti nopietnu kvalitātes kontroli, un tad tā ir gatava doties tālāk uz restorāniem, kafijas bāriem un veikaliem, uz vietām, kur pircēji meklē augstākās kvalitātes kafiju. Te nu esam nonākuši pie kapučīno. Vispirms pupiņas tiek samaltas noteiktā maluma pakāpē. Tā tiek iebērta portafiltrā, jeb tā saucamajā radziņā, un nolīdzināta. Tad apmēram 25 sekundžu laikā ar 6 līdz 9 bāru spiedienu cauri kafijai tiek izspiests aptuveni 95 grādus karsts ūdens. Ar karsta tvaika palīdzību tiek saputots piens. Un tad jau sako katra kafijas bārmeņa gaume, kā kafijā putas tiek iestrādātas, un mans mīļākais kapučīno ir gatavs. Priekā! Kā tas notiek?